Ernestīņam šobrīd ir 7 gadi, un par viņa diagnozi es jau nojautu tad, kad mēs atbraucām mājās no dzemdību nama. Bija jau pirmie signāli. Līdz 10 mēnešu vecumam izdevās pierādīt ārstiem, ka ir pamats pievērst uzmanību, un ģenētiķis mums paņēma asins ainu, kura rezultāts mēs uzzinājām tikai 1 gadu un 8 mēnešos. Ernestam ir reta ģenētiskā mutācija FOXP1. Viņš ir vienīgais Baltijas valstīs. Viņam ikdienā neizstrādājās ļoti svarīga olbaltumviela, kur ir nepieciešama neironiem. Tas nozīmē, ka cieš viss viņa organisms, gan iekšēji orgāni, gan kustību traucējumi, jaukti attīstības traucējumi, tajā skaitā arī valodas traucējumi. Mācīšanas problēmas ir, mēs esam izgājuši ļoti garu ceļu, jo nav izdomāta nekādi medikamenti, šo olbaltumvielu nav iespējams sintezēt, tāpēc ir ļoti būtiski ikdienā strādāt ar dažādās jomās, terapijās. Un 7 gadus mēs dienā braukājam uz Rīgu, lai dzīvot šo terapeitisko dzīvesveidu. Atvieglojums tādā ziņā, kad bija cerība, ka ir nākusi kaut kāda atbilde par to, kas notiek. Viņš negulēja pa naktīm, viņš gulēja dienu tikai 3-4 stundas, visādas arī medicīniskās problēmas. Un cerot, kad būs diagnozes nosaukums, būs arī risinājums, bet, diemžēl, nav tā kā rāda filmās, ka tagad izdomāsim kaut kādu ārstēšanas metodi, viss tagad notiks, mēs tagad rūpēsimies par to bērniņu. Vairāk neskaidrības bija, ko darīt, kā darīt. Pirmkārt jau tam dēļ, kad Latvijā nav šādas pieredzes, pasaulē atrastā informācija neko liederīgu man nedeva, un nekādas ārstēšanas nav paredzētas. Tikai tā, ka cik tu jūti, cik tu redzi, tad tu vari kaut kādām terapeitiskām lietām tā kā nostabilizēt bērnu stāvokli, bet neko vairāk. Respektīvi, skumjas ir par to, ka mēs nezinām to nākotni, mēs nevaram paredzēt nākotni, mēs dzīvojam tagad šodienai. Kad saņēmām rezultātus, es teiktu tā, ka es sajuku prātā kaut kādā ziņā, noguroju visu pamatu zem kājām, kaut kāda sapratu, ka tāda bezcerība. Man pirmais smagākais jautājums ģenētiķim bija, kā Ernestiņam nebūs savas ģimenes, nebūs bērnu, nebūs sievas, nebūs mazbērnu, kad viņam nebūs to mīlošu cilvēku vairāk viņa dzīvē, kad viņa pamats esmu tikai es, un tajā laikā arī bija mans vīrs. Bija tāda sajūta, kad vairs nekas dzīvē nekas nebūs labs, ka vairs, es nevaru vairs mācīties, nekad neatgriezīšos darbā, es nekad nevarēšu pilnveidoties, es visu laiku dzīvošu Ernesta diagnozes dzīvi. Tas bija tāds mans pirmās domas, un tad meklēju tas atbildes, un es arī atzīstu to, ka es tik ļoti gribēju viņu salabot, ka tas neprāts bija tik liels, kad nebija svarīgas ģimenes pamatvajadzības, piemēram, rēķina nomaksa, ēšana. Visa koncentrēšanās aizgāja uz Ernesta salabošanu, uz viņa veselību, visas finanses, visas spēki. Kaut kādā ziņā es esmu arī emocionāli zaudēju savus pārējos bērnus ar to visu. Tad es zaudēju vīru, līdzcilvēkus, draugus, kaut kā tā, jo visa mana dzīve bija Ernests. Smagākais ir tas, kad man aprūpe par Ernestu bija tik daudz prasīja laika, kad es zaudēju savu vecāko meitu. Viņa aizgāja no ģimenes. Viņa piedzīvoja lielu krīzi, jo bija atstāta novārtā pandēmijas laikā. Ar mācību procesu, viss, kas notika pandēmijas laikā. Un vēl ar mazāko brāli pieskatīšanu. Un, tas bija tāds viens grūtākais moments. Palaidu bērnu, saprotot, kad man gribētu saglabāt mūsu attiecības, emocionālās attiecības, kad es negribēju ar viņu konfliktēt. Es gribēju, lai mans bērns izdzīvo šajā visā situācijā. Viņa arī gāja ar savām emocionālām grūtībām, lai viņa izdzīvotu, un bija viņu jāpalaiž prom no šiem smagajiem sadzīviskiem apstākļiem. Tas nav tikai finansiāla vardarbība, tā arī ir emocionāla vardarbība, dzīvojot ģimenē ar bērnu, kuram ir mentālas problēmas, kurš var neparedzēti iekost, iesist, bļaut, kliegt, plēst mantas, liet ūdeņus, visādas tādas lietas, ko nevar neirotipiski cilvēki saprast. Un ar to sadzīvot tādā pusaudžu vecumā ļoti grūti. Un kaut kādā veidā es laikam cenšos vecākiem bērniem, mazākā bērna kompensēt to citādākā veidā. Es redzu viņu stiprās puses un neskatoties uz finansiālām grūtībām, es cenšos viņa
rādīt pasauli, rast iespējas braukt uz nometnēm, trenēties, mācīties dažādās mācību iestādēs. Es nevaru būt līdz galam klātesoša, bet atbalstīt viņu intereses, tas ir pagaidām vienīgais, ko es varu tiešām tā 100% parūpēties. Bērnu savstarpējās attiecības, protams, ir sarežģītas, jā, bet es vienmēr saku bērniem tā, visu, ko es iemācāt brālītis kādreiz iemācīs jūsu bērniem. Viņš jau spoguļo mūsu attieksmi, mīlestību, rūpes, jā, viņš ir šausmīgi, tiešām mīļš un atvērts, viņš ir vērsts uz sadarbību. Ernestiņš ir ļoti brīnišķīgs un, protams, kad bērniem dažreiz nav skaidrs, kāpēc brālis viņus nesaprot, kāpēc viņš viņus neuztver. Es ļoti bieži bērniem atgādinu, ka jums savā dzīvē ir iespējas ļoti daudz ko darīt. Ernestam viņam tādas iespējas nebūs, un Ernestam ir nepieciešams šis atbalsts. Un kļūstot lielākiem, protams, kad attiecības noregulējas, bet jā, es varu pateikt vienu lietu. Ja nebūtu bijis mazākais brālis, pirmkārt es to nebūtu izdzīvojusi. To visu procesu, kā mēs gājām cauri ar Ernestu, es būtu padavusies. Man bija dažādas domas par palikšanu šeit vai aiziešanu citā pasaulē. Un tad, kad bija maziņais man puncītī, tad man bija tāds pašsaglabāšanas instinkts izdzīvot šajā cīņā. Ernestiņš sāka staigāt arī pateicoties mazākam brālītim. Viņš neapzinājās savu ķermeni, un tad, kad es biju stāvokli pēdējos mēnešos, vienkārši viņu liku pie gultiņas, pati zem segas, viņš raud, es raudu un motivēju viņu uz to staigāšanu. Kad piedzima mazais brālis, viņš jau spoguļoja to, ko brālis dara. Viņš ļoti grib viņam patikt, atbilst, viņam ir milzīgi runas traucējumi, viņš arī neapzinās savu muti. Viņš spoguļo savu apkārtējo pasauli. Viņam tas ļoti labi izdodās, viņam tā kā maz datoriņš iekšā galvā, un viņš izdod pareizos failus atbilstošās situācijās. Pirmkārt, tajā Ernestiņa diagnoz sākumā, kad es jau zināju, ka es jūtu, ka Ernestiņš ir citādāks, man ļoti grūti bija sadzīvot ar saviem apkārtējiem līdzcilvēkiem un paskaidrot to vīram, vīra mātē, vīra vecākiem, saviem vecākiem, kad Ernestiņš atšķirās, jo neviens man neticēja. Un es pati biju noticējusi, ka ar mani kaut kas nav kārtībā mentāli. Un tad tā padošanās bija katru dienu es modos ar domām, ka es gribu nomirt, ka es negribu būt šajā pasaulē. Uzzinot, ka esmu stāvokļa 4. bērnu, tad man bija tāda tā kā otra elpa cīnīties un dzīvot. Un kā arī es prātu atrast palīdzību, godīgi sakot. Ja man mājās neviens nedzirdēja, man bija panikas lēkme, un es sēdēju vannas istabā un raudāju, bet es zvanīju uz kaut kādiem tiem numuriem, tiem palīdzības numuriem, diennakts palīdzības numuriem, tas man tā kā palīdzēja to manu sajūtu tā kā nolaist uz leju. Visvairāk sāp, kad atsakās no palīdzības tuvākie cilvēki, kad nav gatavi uzņemt Ernestiņu, piemēram, ja man ar kādu citu bērniņu jādodās uz slimnīcu vai man pašai ir nepieciešama medicīniska palīdzība vai kā. Man liekas, ka tas nav būlis, bet tā ir vairāk nezināšana, bailes uzņemties atbildību. Man misas pamats, ko ļoti nāca pretī ar iepriekšējo direktori, kad Ernestam 10 mēnešos ieraudzīja smadzeņu anomāliju. Nezinu, kas mani vadīja, bet es piezvanīju direktorai un pateicu, es nezinu, kā būs ar Ernestu nākotnē, bet es zinu, ka viņš ies dārziņā. Tagad ir oktobris, novembris, jums jau jāplāno budžetu uz nākamo gadu septembri, lai viņam būtu asistents. Un viņa mani sadzirdēja. Viņa teica, ok, mēs darīsim, ko varēsim. Viņa atrada mums asistentu, bet bērnu dārza personāls ļoti pretojās tam. Tad bija konkrēti laiki, lai viņš netraucē citiem bērniem ēst. Vedat viņu tikai pēc brokastīm, stundu, tad, kad viņi ir ārā, tā kā laukumiņā, nekādā gadījumā iekšā. Tur bija visādi tādas nianses, un dažreiz rodās apkārtējiem līdzcilvēkiem uz ielas arī dažādas situācijas, kad ir jāpaskaidro par to, ka Ernestiņam ir īpašās vajadzības. Man liekas, ka šobrīd nav tik liela problēma sabiedrībā, cik liela problēma ir sistēmā. Vispār mācību iestādēs, jā. Mēs gribam iekļaujošu izglītību. Es kā vecāks maksimāli iegūdos, lai mans bērns būtu iekļaujošs, bet atnākot uz iestādi, tur pilnīgi nekā nav, kas ir domāts manam bērnam. Šobrīd saskaros ar tādu situāciju, kad vietējā pašvaldība nav gatava nodrošināt bērnam satiksmes autobusu uz specializētu skolu, aizbildinoties ar to, ka tur ir internāts. Tā kā izolēt šos bērnus. Ja? Visvairāk es saskaros ar sistēmas problēmām, ne tik ļoti ar cilvēkiem.
Cilvēkiem ir dabiskas bailes no nezināmā, un tas ir normāli. Bet man liekas, ka arvien vairāk sabiedrība ir gatava dzirdēt. Ernestam ciematā ir daudz draugu, daudz bērnu, kur viņi arī sauc ārā pastaigāties. Šobrīd, redzot to visu, man liekas, esmu droša par nākotni. Bet nav dienas centru, aprūpes centru, nav vietas, nav cilvēku kapacitātes trūkums ir ļoti liels, ja? Speciālistu trūkums ir liels, ja? Atalgojums ir neadekvāts asistentiem un aprūpētājiem. Ja? Problēma nav cilvēkos. Problēma ir, es domāju, valstiskā līmenī, tajā struktūrā, kas ir. Latvijā ļoti labi strādā NVO. Viņi piedāvā šo resursu atjaunināšanu gan vecākiem, gan brāļiem, gan māsām. Mēs esam gājuši vairākiem tādiem projektiem cauri. Šie pieejamie bezmaksas pakalpojumi ļauj vismaz ieelpot un sajust kaut kādu normalitāti. Ja? Latvijā ļoti spēcīga īpašo bērniņu komūna, un mēs savā starpā ļoti forši komunicējam, braukājam uz nometnēm, braukājam uz pasākumiem. Un tas arī tas, kas mani notur dzīvu laikam. Ja saņem šo palīdzību, pieņem palīdzību un nejusties vientuļai, jo komūna stiprina, tieši mūsu komūna mūs stiprina. Kad viss tikai sākās uz ceļā uz diagnozi, tad es sev noteikti pateiktu, Ramina, nebaidies. Viss ir labi. Ļauj Dievam sevi vadīt. Viņš tevi mīl. Viss ir iespējams. Cilvēkam vajag cilvēku. Es bieži saskaros ar to, ka cilvēki man nosauc par varoni. Jā, mani iekšā ir kaut kāds spēks, tam ir, bet es vienmēr saku citiem vecākiem, nenonieciniet sevi. Mums katram ir tādi resursi, kādi viņi ir. Mēs katri varam justies tā, kā mēs jūtamies. Dažbrīd vāji, salūzuši, bet arī jātic nākotnē, bez cerības un mīlestības un spēka nekas neizdotos. Ja? Es esmu mazliet varbūt spēcīgāka nekā citi, bet es nejūtos pārāk ar to, ja es varu dot pasaulē to, kad dalīties ar savu pieredzi, palīdziet citiem cilvēkiem nenonākt tādā izmisuma zemākajā punktā ar savām zināšanām. Tas ir tagad, es ar savu spēku nesu tālāk gaismu, tā es teiktu. Un dalīties ar labām lietām.